2008. gada 7. aprīlis Latvijas hokeja vēsturē tiek ierakstīts kā nozīmīgs mirklis, jo tiek dibināts Rīgas Dinamo jaunais hokeja klubs, kas spēlēs kontinentālajā hokeja līgā. Jaundibinātais klubs tika uzņemts ar pastiprinātu interesi, jo tajā tika apvienoti ne tikai jaunie un talantīgie Latvijas hokeisti, bet arī citu valstu spēlētāji. Jaunā kluba mērķis – ieņemt stabilas pozīcijas kontinentālajā hokeja līgā, veicinot tautu saliedētību. Pašā sākumā bija noteikti tāda nezinu, vai kas tas ir, kas tas būs, kāds tas projekts vispār līga, šie mērķi, vai tas būs ilgtermiņa, vai tas būs kaut kāds īstermiņa projekts, bet tas ir izveidojies par stabilu ilgtermiņa projektu, kurš jau ir 9 gadus kā bijis veiksmīgs, manuprāt, gan sportiskajā ziņā, gan arī popularitātes ziņā un cilvēku intereses piesaistīšanā šim projektam un šim konkrētajam sporta veidam. Jaundibinātais hokeja klubs Dinamo Rīga deva daudziem Latvijas talantīgajiem hokeistiem iespēju turpināt attīstīties profesionālajā karjerā tepat Latvijā. Visus vilināja tās apstākļus, ka tā komanda būs Latvijā, ka viņi būs mājās un ka viņi bāzēsies mājās, kad visi varēs spēlēt kopā. Jo vairāk vai mazāk, daudz tomēr gribēja spēlēt kopā un gribēja būt mājās. Patīkams satraukums bija gan no spēlētāja puses, mēģināt sevi tajā līmenī, gan arī no skatītāja puses. Par pirmo kluba galveno treneru tika izvēlēts Slovāks Julijus Šuplers. Это дух команды. Просто работал на победу каждую игру. Мы попали в плей-офф, были здесь канадерцы, Хертиген, Эллисон, Хоса и местные ребята, латыши, очень старались, учились и в каждой игре бились до конца. Это было удивительно, что эти люди просто не только работали и играли сердцем. Savas karjeras laikā Julijus Šuplers ir strādājis vairāk valsts klubos, kā arī bijis Slovākijas valsts vienības treneris. Gūtā pieredze un profesionālais skatījums ļāva uzsākt veiksmīgo Dinamo Rīga klubu attīstību. Intensīvi treniņi, smagais darbs nāca ar atalgojumu. Noslēdzot pirmo sezonu, tika sasniegti necerēti augsti rezultāti, kopvērtējumā iegūstot 11. vietu, regulārajā čempionātā 10. vietu. Tās pirmās sezonas, kad mēs iekļuvām izslēgšanas spēlēs, tās ir palikušas labā atmiņā. Tā dziļāk padomājot, arī tad bija savas grūtības, kas jāpārvar, ar kurām jācīnās, bet es domāju, tas ir kā ar skolu, ka tu reāli viņā ej, tad ir grūti un smagi, bet pēc kaut kādiem gadiem tu atceries tikai ar pozitīvām emocijām. Otrā sezonas ietvaros kluba apņēmība, spēks un prasmes nostiprinās, kā rezultātā jau otro sezonu pēc kārtas nodrošinot dalību Gagārina kausa izcīņā. Sezonas kopvērtējumā klubs ieņēma 8. vietu kontinentālajā hokeja līgā, kā arī godalgotas vietas turnīros. Tādējādi Rīgas klubs pierādīja, ka ar viņiem ir jārēķinās. Во втором сезоне опять мы попали в плей-офф, а нашим первым соперником был СКА. Удивительно было то, что мы очень хотели пусть одну игру выиграть, но выиграли 3, на выезде 2 и просто большое СКА обыграли. Katra sezona skaidrs, ka viņi nesīs kaut kādas barjeras, kuras jāpārvar, bet sportā viss ir vienkārši, ka sportā viss izšķir rezultātu. Un skaidrs, ka vispatīkamākais ir bijis pirmās sezonas, kad mēs esam gan pārvarējuši pirmās play-off kārtas un jau pakutinājuši nervu, ja tā var teikt, grandu komandām. Otrā sezona Šuplera vadītajai komandai iesākās ar patīkamām ziņām. Rīgas Dinamo komandai pievienojās leģendārais Latvijas aizsargs Sandis Ozoliņš, par ko milzīgā sajūsmā bija hokeja līdzjutēji. Dinamo, viņa atzimšana vai tā nosaukuma atzimšana un šīs komandas ienākšana sabiedrības dzīvē ikdienā ilgāku laika periodu ir ļoti mainījusi cilvēku attieksmi pret hokeju. Un tas, manuprāt, ir ļoti tāds pozitīva lieta, kas ir ienākusi cilvēku ikdienā.
Jau no hokeja pirmsākumiem Latvijā tas ir spējis uzrunāt lielu sabiedrības daļu, kas ar nedziestošu deksmi atbalsta hokejistus spēlēs, neraugoties ne uz veiksmīgām uzvarām, ne zaudējumiem, kas savā veidā ieviesa balto skaudību arī citu valstu komandās. Kad es pēc tam devos spēlēt uz Krieviju, kad Rīga ir visiem klubiem tāda diezgan, nu teiksim tā, ja komanda dodās izbraukuma spēlēs un ir jādodās uz Rīgas spēlē, tas ir visiem spēlētājiem ir patīkami. Viņi zina, ka Dinamo Rīga vienmēr uzņemšana pretinieku komandas ir līmenī, ir skaista pilsēta. Otrajā sezonā komandā aizvien lielāku lomu ieņēma Latvijas hokejisti. Tādējādi vairojot fanu atbalstu, kas kā sava veida fenomens turpināja izplatīties arī ārpus Latvijas robežām. Как можно принимать Динамо Ригу в нашей стране, если в Республике Башкортостан проживает целая деревня латышская на территории Башкирии, в которой, по-моему, если я не ошибаюсь, там 2000 с лишним человек проживает, латышей чистых. И приезжая сюда, здесь, допустим, есть целые сообщества башкиров. И также мы приезжаем сюда, здесь есть болельщики Екатеринбурга. И, конечно, тепло. Потому что действительно у вас хорошие болельщики, они действительно болеют за команду и принимают ее такую, как есть. Проиграла, она выиграла, они всегда тепло относятся к этому. Я не слышу никогда негатива на трибунах в сторону соперника. Это радует, это хорошо. 2010. 2011. gads iepriecināja, jo Dinamo Rīga komandai izdevās labs starts Gagārina kausā. Kopvērtējumā komanda ierindojās 8. vietā, regulārajā čempionātā 13. vietā. Fani novērtē ne tikai hokejista sportiskās iemaņas un talantu, bet arī viņu jauno redzējumu būt tuvāk sabiedrībai, kas viņus mīl un atbalsta. Tā 2010. gadā tika aizsākta vairāku labo darbu kustība. Protams, mums tas hokejistiem grafiks ir diezgan viss pa stundām un minūtēm. Un šai kustības aizsākšanās mums droši vien jābūt pateicīgiem komandas vadībai, komandas cilvēkiem, kas strādā ofisā. Mums prieks, ka viņi ir izrādījuši tādu iniciatīvu. Tā kā mēs droši spēlētāji esam atsaucīgi un izrādam arī kaut kādu iniciatīvu un piedalāmies šajos pasākumos. Veicināt veselas sabiedrības attīstību ir viens no komandas sociālo projektu mērķiem. Ir pierādīts, ka tieši sports ir tas, kas veicina pareizu dzīvesveidu attīstību jauniešos. Tādēļ jau kopš 2012. gada aizvien lielāku popularitāti gūst akcija Roku rokā, kur valsts policija sadarbībā ar Dinamo Rīga iesaista jauniešus sportiskajās aktivitātēs no visiem dienas centriem Rīgā. Mēs noteikti visi zinām, cik patiesību sakot dārgi izmaksā jebkura negācija, kas notiek sabiedrībā. Viņi ikdienā tiek ievirzīti uz pozitīvām fiziskām, intelektuālām aktivitātēm, un līdz ar ko viņiem neatliek tā laika vai atliek mazāk laika ielas dzīvei. Tā kā principā no tā, kas jo vairāk iesaistīsies un atbalstīs šādas bērnu un jauniešu aktivitātes un komandas, jo veselīgāki būs jaunieši, jo kopumā iegūst ar visu sabiedrību praktiski. Es domāju, ka sports vispār kopumā, ne tikai hokejs, bet sports disciplinē, dod iemaņas kaut kādās vidēs, ko varbūt tās skola un ģimenē to nav iespējams tīri fiziski vai apstākļu dēļ to nav iespējams dot, un tas dod cilvēkiem un bērniem un jaunajiem censoņiem kaut kādas iemaņas. Ja tā ir veselīga vide šajās nodarbībās, tiešām ļoti vērtīgas iemaņas, ja arī viņi nekļūst par profesionāliem sportistiem, kas pelnītu savu iztiku ar sporta veidu, tad viņiem dod tās dzīves pamatus. Hokejs palīdzēja noturēties uz tādas, pareizās taciņas, vai kā to nosaukt, un spēles ir grūtas, un savā ziņā norūda, un pat ja tu neizauc par to profesionālo sportistu, hokejistu vienalga. Ja tu ar kaut ko nodarbojies, līdz ar to tas aizņem daudz laika un enerģiju un neatliek laika, kā jau teicu, muļķībām. Sociālo risku grupu jauniešu un bērnu integrācija sabiedrībā ir viens no senākajiem Dinamo komandas atbalsta projektiem, ko realizē kopā ar labdarības organizāciju Palīdzēsim LV. Izdarīts ir tiešām ļoti daudz.
Daudz ir palīdzēts, daudz bērni bijuši uz hokeja spēlēm. Tas ir tāds nenovērtējams atbalsts un sadarbība, kas ir šo 5 sezonu laikā veikta. Lai kā tur arī būtu, bet es domāju, ka katrs bērns jau ir kaut kāda brīža, kad viņš saskarsies ar tiem riskiem, un tu nevari noturēt bērnu kaut kādā, ievelcēt kaut kādā bumbā, un viņam būs kaut kādas situācijas, ka viņam būs jāpieņem lēmumi. Un prieks, ka ir radīt tādu iespēju šiem bērniem redzēt sportu un izdarīt pēc tam savā galvā kaut kādus secinājumus. Mēs esam ļoti pateicīgi viņiem par iespēju, ka mēs varam būt šeit. Tas ir 2. gads. Mēs ļoti jūtam līdz hokejam. Katru reizi, kad ir spēles, mēs sēžam pie televizora. Visi sanākam kopā un atbalstam. Mums ļoti patīk hokejs. Katra spēle, uz kuru tiek aicināta kādi no šiem sociālās riska grupas jauniešiem vai bērniem, viņu pavadoņiem, jūs nevarat iedomāties, kāds tas ir prieks un gandrījums, ko mēs pēc tam saņemam zīmējums, pateicības vēstules. Tas ir kaut kāds tāds milzīgs un liels piedzīvojums, ko viņi piedzīvo esot arēnā. Tad tas nav skatīties televīzijā, bet sajust to visu atmosfēru, tas pavisam savādāk. Ja ir vēl iespēja kādreiz tikties ar hokejistiem un dabūt kādu parakstu, tad tur vispār laime ir pilnībā. Tik vien kā satikšanās, uzmundrinājuma vārds vai arī iespēja redzēt savu mīļāko hokejistu klātienē, arēnā uz ledus. Daudzos jauniešos iedveš jaunu ticību dzīvei, ticību labajā, kas sniedz motivāciju dzīvē sasniegt ko labu. Šādas iespējas nozīmi saprotot, uz arēnu tiek aicināti pat tie jaunieši, kur citur tiem durvis būtu slēgtas. Sportā, es domāju, var izdzīvot tādu mini dzīvi. Ja tu nogriezīsi kaut kur kaut kādus stūrus, ja tu šmauksies kaut kādā savā sagatavošanas posmā, tad nebūs rezultāts spēlē. Un es domāju, dzīvē bieži vien var vilkt paralēls un kārtīgi ir cītīgi jārīkojas, jāpieņem pareizie lēmumi. Un, protams, jādomā līdzi, kādus lēmumus tu pieņem. Vasaras ir smagākais hokejistu treniņu posms. Taču neskatoties uz nogurumu un lielo slodzi, Dinamo Rīga puiši atsaucās uzaicinājumam apmeklēt Cēsu nepilngadīgo pāraudzināšanas iestādi. Puišiem tas bija ļoti liels pārsteigums. Pēc tās tikšanās arī uzvedība ir mainījusies. Ja? Dzīves mērķi, iespējas, kuras viņiem varbūt līdz šim nebija bijušas. Tas parāda, ka ir savādāk, ka nevis tā, kā mēs visu laiku dzīvojām, kaut ko meklējot, teiksim tā, bet paskatīties, ka savādāk, ka cilvēki arī dzīvo savādāk, ir sportisti, viņi ir parasti cilvēki tādi paši kā mēs, vienkārši trenējās un sasniedz līmeni, un tas viņu piemērs parāda, ka ir kur tiekties, ka katram sanāk. Cilvēki, kuri nāk no televīzora, ļoti daudz var ieteikt jauniešos. Jauniešiem sports ir ļoti svarīgs. Un kad tev tādas zvaigznes brauc un interesēs par tevi, un tev iespējas attiekties, tas var būt kaut kāda nākotnē. Viņam vienīgais pozitīvais gadījums būs, ko pastāstīt saviem bērniem un mazdēliem. Sportā ik sezona tiek uzsākta ar jauniem mērķiem un izaicinājumiem. Tā 2011. un 2012. gada sezona ievieš izmaiņas komandā. 2011. gadā par Dinamo Rīga galveno treneri amatā tiek pieņemts somu treneris Pekka Rautakaljo. Viens no sezonas spilgtākajiem notikumiem ir komandas piedalīšanās prestižajā Špenglera kausa turnīrā, kur finālā Rīga Dinamo komanda izcīnīja 2. vietu. Jaunā sezona iesākās ar traģēdiju, jo 7. septembrī neilgi pēc pacelšanās avarēja Jak 42. markas lidmašīna, kurā atradās visa hokeja kluba Jaroslavļas Lokomotiv komanda. Bojā gāja visa komanda. Kā zināms, vienību pārstāvēja arī viens no Latvijas labākajiem hokejistiem Kārlis Krastīņš. Tas satricināja visu kontinentālo hokeja līgu un arī Rīgas Dinamo. Izprotot trauslo cilvēku dzīvības nozīmi, pašsaprotams šķita attīstīt labdarības akciju sadarbībā ar valsts asinsdonoru centru. Nodod asins un saņem bezmaksas ielūgumu uz Latvijas dzelzceļa kausa spēli. Asinsdonoru kustības nozīmīgumu nav iespējams novērtēt vai aprakstīt.
Jo katram var pienākt dzīvē brīdis, kad ir nepieciešams asinis, un šajā brīdī bez mūsu līdzcilvēku palīdzības nav iespējams iztikt. Sadarbības periodā asinis ziedojuši 547 cilvēki, no tiem 160 pirmreizējie donori. Kopā saziedoti ap 250 litriem asiņu, kas nodrošina palīdzību 1641 personai. Dinamo Rīga 5. sezonu noslēdza kopvērtējumā paliekot regulārajā čempionātā 24. vietā, Rietumu konferencē 14. vietā. Tika iegūts cerību kauss un nodrošināja turnīrā iegūtā 1. vieta. Hokejs ir sarežģīts un grūts. Daudzās izcilās Latvijas sporta zvaigznes savu aizraušanos ar hokeju ir aizsākuši kā mazi zēni. Man iepatikās uzreiz slidot, mācīties slidot, pat hokeja spēli, un nebija nekādas milzīgas piespiešanās, lai dotos uz kārtējo treniņu, un tas viss kaut kā organiski lēnām aizgāja. Dzīve sāka iet hokeja sliedēs, tāpēc, kad pie mājas bija ezers, un tēvs man veda slidot turpatās, un tā lēnām es sāku slidot, un pēc tam jau pirmos treniņus tēvs aizved uz Daugavas stadionu, un tad jau sāku nopietnāk trenēties. Daudzo mazo zēnu sapnis Latvijas reģionos ir kaut reizi uzvilkt kājās labas slides, satvert rokā nūju un izjust hokeja spēles spēka dzirksti. Vai arī saņemt meistarklasi ar cerību, ka gūtā iedvesma ļaus īstenot sapni, lai kādu dienu kļūtu par savas sapņu komandas spēlētāju. Tādēļ ik gadu, izmantojot brīva brīža iespējas, Dinamo Rīga hokejisti apmeklē kādu Latvijas reģionu, lai iedvesmotu kādu mazo zēnu. Tādās Rīgās uz tādiem žīguriem atbraukt, tas daudz ko nozīmē. Un kā puiši paslavē, ka tur labi atvairi, tad vēl labāk paliek. Tad gribas vēl un vēl parādīt, ko es māku. Tas mums visiem liekas, ka mēs viņus nesatiksim, bet redzat, citreiz arī sapņi piepildās. Dinamo diezgan daudz palīdz, teiksim, tiem pašiem jauniem bērniem, kas spēlē hokeju 10, 15 gadi, 5 gadi. Viņiem ir klubs, uz kur tiekties, un tad, kad viņi izaug, viņiem ir iespējas labi spēlēt mājās. Dinamo Rīga komanda kontinentālās hokeja līgas regulārajā čempionātā vienas sezonas ietvaros vidēji aizvada 60 spēles. Pa 30 mačiem savā laukumā un 30 izbraukumā. Spriedze un intensīvie treniņi ne tikai norūda, bet ļauj sasniegt labākus rezultātus. 6. sezonas kopvērtējumā komanda ierindojās 12. vietā, regulārajā čempionātā 10. vietā, Rietumu konferencē 5. vietā, play-off 1. kārtā iekļūstot ceturtdaļfinālā. Savukārt mājās par prieku lielajam fanu atbalstam Latvijas dzelzceļa kausā izcīnīja 2. vietu. Šādi sasniegumi mudina daudzus jaunos hokejistus vēl azartiskāk ziedoties šim sporta veidam. Man hokejs nozīmē varētu teikt visu, jo es kā jau teicu, ka es viņā jau 7 gadus, un man viņš ir asinīs, un tas Dinamo man vēl vairāk uzņem tās sportiskās emocijas, lai es cīnītos katrā spēlē uz galam. Es atceros sevi, būdams bērns, kad tie bija īpaši brīži, kad, teiksim, atnāca kāds jau profesionāls, izveidojies hokejists un patrenējās kopā ar tevim, kopā ar tavu komandu. Patīkami ir tas, ka to visu var īstenot, kad bērni var satikties ar kaut kādiem spēlētājiem, kas viņiem patīk, varbūt par kādiem viņi vēlās kļūt. Viņi droši vien iespējams vēlās kļūt par vēl labākiem spēlētājiem, kaut ko pamācīties, kaut ko aprunāties un redzēt, ka visi tādi paši vien cilvēki ir. Un es domāju, šādām lietām ir labi, ka tādas notiek. Un es ceru, ka tas arī turpināsies. Hokeja nākotne Latvijā ir atkarīga no jaunajiem spēlētājiem. Šis sporta veids Latvijā ir viens no mīlētākajiem. Priecē, ka tā attīstība notiek ne tikai galvaspilsētā, bet arī reģionos un mazpilsētās, kā Viļakā un Ludzā. Sākumā bija tikai galvenā komanda, tajā hokejā. Izveidojām to komandu, bet pēc tam izveidojām junioru komandu.
kur arī jaunie censoņi līdz 20 gadu vecumam var spēlēt. Pēc tam uztaisījām Dinamo bērnu komandu. Tā kā mums jau tagad ir ne tikai viena komanda, kas bija, teiksim, tajā pašā sākumā, neviens pat nevar iedomāties, ka mums būs vesela organizācija, teiksim tā, ka mums ir junioru komanda un mums ir tur vairākas bērnu komandas attiecīgi katrs savā vecuma grupā. Ik gadu Dinamo Rīga attīsta ne tikai savu junioru komandu, bet arī veido ciešāku sadarbību ar citām hokeja skolām un klubiem visā Latvijā. Ar Dinamo, kas ir tieši saistīts par profesionālo komandu, par mūsu HK Liepāju, izveidojusies sadarbība ir ļoti laba. Jau kā 3. sezonu, gan finansiāli, gan ar inventāru un visādi citādi. Viņi veidojās ļoti labi. Runājot par bērniem, katru reizi, kad Dinamo ir pie mums, vienmēr mēs vienojamies ar viņu vadību, ar viņu treneriem, kad tiks izvest šīs meistarklases mūsējiem sporta skolas bērniem, kas vienmēr mums ir izdevies ļoti tādā feinā gaisotnē, kas atkal dod pozitīvas emocijas gan trenerim un protams, arī bērniem, kas arī ir pats galvenais. Mēs tā kā spēlējam hokeju un bērni skatās un pa televizoru ar vecāku skatās un grib līdzināties kādam no mums, varbūt kāds bērns, un arī aiziet uz to hokeju un iepatīkās. Un tāds hokejs var attīstīties, vajag popularizēt hokeju, un Dinamo tas ir lielisks projekts, kas popularizē un ļoti daudz ir jauniešu piesaistījis. Un arī tie paši jaunieši, kas tagad trenējās, tiem ir ļoti liels stimuls tajā Dinamo tikt sastāvā. Un tas noteikti nav viegli un visiem tas ir. Var jaunajiem džekiem pajautāt, tas ir sarežģītāk, es pat nezinu, tas ļoti grūts, lai tiktu Dinamo sastāvā, un līdz ar to tas ir tā kā visiem jaunajiem tas stimuls tā kā kļūt labākiem. Ja man dzīves ceļu vedīs caur Dinamo, es noteikti tur spēlēšu, tā ir man viena no Latvijas iecienītākajām komandām, un kāpēc es arī nolēmu, ka tur es mēģināšu tikt. Esmu ticies ar Rīgas Dinamo spēlētājiem, dažreiz paprasījis autogrāfus. Dažreiz arī parunājis ar viņiem, piemēram, par to pašu Jākabu Reiliku. Viņš arī te bija atbraucis spēlēt ar Rīgas Dinamo. Tas bija pagājušajā gadā. Viņi atbrauc uz mūsu treniņu, tad vēl mēs ritīgi sadraudzējāmies ar viņu, vairāk runājām. Man viņi ir viena no tādiem malkiem, jo viņi ir Latvijas viena no labākajām komandām, kas atrodas Latvijā. Tāpēc viņi man ir, varētu teikt, ka viņi ir ēlki tādi. Labo darbu kustība ik gadu tikai vēršas plašumā. Savā ziņā tā emocionāli uzlādē ikvienu komandas spēlētāju. Jo pēc būtības hokejists ir ne tikai sportists, cīnītājs, bet arī dēls, vīrs un tēvs. Stāvēt malā un noraudzīties, kad kaut kas notiekās. Tur, protams, tajā visā ir jāpiedalās. Un, teiksim, arī komanda ļoti aktīvi piedalījās tajos procesos. Tā kā bija mums, tie paši, agrāk tie bija Latvijas dzelzceļa kausi, bija kaut kādas prēmiju nauda, ko komanda tā kā vinēja pa 2. vietu, pa 1. vietu, pa 3. vietu komandai pienācās. Un parasti to naudu nekad neizlietoja spēlētāji sev. Tā nauda bija, un spēlētāji paši izlēma. Bija vienmēr kaut kādi varianti, vai tur slimnīcai, vai tur kaut kādam bērnam kaut kādai operācijai ziedot, vai tur kādam vajadzēja kaut kur, hokejs paši sameklēja. Teiksim, tādus bērniņus, kam vajadzēja palīdzēt, un tad tā prēmija nauda tika izlietot tādiem sociālajiem projektiem, lai arī kādam palīdzētu. Augstās morāles un cilvēciskās vērtības, kas mīt spēlētājos, liek atsaukties jauniem labdarības projektiem. Viņi nekad nevienu reizi nav atteikuši mums un vienmēr ir braukuši ciemos uz bērnu slimnīcu un iepriecinājuši bērnus dažādās nodaļās, gan šeit bibliotekā, kur sanāk bērni no dažādām nodaļām, gan konkrēti onkoloģijas nodaļas bērnus. Un tas vienmēr, protams, ir ļoti aizkustinoši. Es domāju, kurš cilvēks grib atrasties slimnīcā pēc iespējas mazāk vai neatrasties vispār, bet gan es pats esmu bijis bērnu slimnīcā, gan mani bērni ir, diemžēl, bijušas epizodes, kad ir jādodās uz bērnu slimnīcu. Bet tie pasākumi ir bijuši sirsnīgi, ir bijuši līmenī saorganizēti, un es domāju, no tā visa noteikti tas iznākums ir pozitīvs.
Dinamo komanda jau nav tikai paši spēlētāji, tur ir arī milzīgs atbalstītāju pulks. Tad arī tas ir, ko mēs esam ļoti novērtējuši, ka viņi ir aicinājuši savus līdzjutējus palīdzēt tanīs brīžos, kad bērnu slimnīcai vai konkrētiem pacientiem tas ir bijis ļoti svarīgi. Ir ļoti daudz cilvēkiem palīdzēt. Mēs esam ziedojuši ļoti daudz naudas arī cilvēkiem. Mēs esam ziedojuši arī dāvanas uz Ziemassvētkiem un esam palīdzējuši slimnīcās, esam bijuši. Un to visu mēs darām. Tas nav tā, ka mums tas ir spiesta lieta vai kā. To visu mēs darām. Mēs komandā paši par to runājam un tas mums pašiem arī interesē palīdzēt arī citiem. Rīgas Dinamo 9 sezonu laikā ir realizējis neskaitāmas akcijas pašu mazāko vajadzību nodrošināšanai, lai viņu ikdiena medicīnas iestādē kļūtu kaut nedaudz gaišāka. Nodaļām ir sniegts ne tikai finansiāls atbalsts, bet pasniegts arī dāvanas gluži sadzīvisku vajadzību nodrošināšanai. It kā liekas tikai veļas mašīna, nekas īpašs, bet cilvēks saņemot viņam asaras acīs un tad saprot, kad it kā tikai veļas mašīna, kas mums katram liekas pašsaprotam, viņiem nozīmē tik daudz un tad ir prieks arī tādas lietas darīt un palīdzēt. Un, protams, ka visaizkustinošākie mirkļi mazo pacientu sirdīs ir kopīgi rīkotie pasākumi, kad mazo acu pāri var klātienē uzlūkot tos, kas dedzīgi atbalstīti pie televīzijas ekrāniem. Bērni ar lielu sajūsmu iesaistās visos šajos pasākumos. Hokejisti paši personīgi reiz vien ir bijuši slimnīcā. Un dažādos brīžos, gan tie ir bijuši Ziemassvētki, gan tie ir bijuši Jāņi, gan tas ir bijis pasākums šajā 1. jūnijā un vēl arī citi labdarības pasākumi, arī saistībā ar Bērnu slimnīcu fondu. Un visās šajās reizēs, manuprāt, tas ir tik brīnišķīgi, ka viņi paši personīgi iesaistās. Un es varu teikt, ka tas ir vislabākais piemērs, ja kāds pieaugušais, tāds, kurš pats ir faktiski nodrošināts, viņam viss ir profesija, ģimene, darbs, ja viņš palīdz tādam, kurš ir tajā brīdī nelaimē. Ir žēl tos bērnus un vecākus, kuriem tas laiks ir jābūt tajā slimnīcā, jo tīpaši es uzskatu ar bērniem ir ļoti grūti, jo viņi jau nesēž uz vietas, viņi nevar nosēdēt tajā istabā vai procedūru telpā, un tas ir ļoti grūti, un es to saprotu. Bet, protams, ir patīkami palīdzēt viņiem, ja viņiem raisa pozitīvas emocijas un palīdz izveseļoties. Starp saspringtajiem treniņiem, spēlēm, izbraukumiem komanda ik gadu atrod kaut mazumiņu, lai apciemotu un palīdzētu tiem bērniem, kam šajā dzīvē trūkst visvairāk, lai tie varētu veikt gluži vienkāršas lietas – staigāt, dzirdēt, redzēt. Katru sezonu ir paveikts tiešām daudz. Mēs esam apmēram katru sezonu tiek palīdzēts 10 bērniem dažādās rehabilitācijās. Tā ir bijusi kanisterapija, reiterapija, delfīna terapija. Ir palīdzēts ar medikamentiem, kaut kādām sadzīves lietām, kas ir trūcīgām ģimenēm. Tāpat ir trenažieri pirkti, gan sociālās aprūpes namam tika dāvināts trenažieris, gan puisim ar kustību traucējumiem Kristapam. Tādi spilgtākie momenti laikam, par cik tas bija tikko arī nesen, tika iegādāta specializēta lupa puisim Kirilam, kurš ir vājredzīgs. Un viņš arī pats bija šajā spēlē piedalījās, kad tika uzdāvināta lupa. Kaut gan viņš ir gan vājredzīgs, gan vājdzirdīgs, viņš šobrīd mācās ģitāru spēli. Un viņam bija tā lieliskā iespēja arēnā Rīga spēlēt, parādīt šo savu, ko viņš ir iemācījies. Un tas viņam bija liels piedzīvojums un gandarījums, un mums arī līdz ar to. Я хожу 2 года в музыкальную школу Леповскую в городке. Рядом с домом у нас на гитаре играю и на пианино. Нас пригласили с Кириллом на матч, и вот что собрали деньги, чтобы Кирилл сыграл на игре «Динамо Рига». Вот.
Собирали, когда Кириллу на дельфинотерапию, нас тоже приглашали на матч «Динамо Рига», висел плакат Кирилла, все, собирали на дельфинов. Эту экранную лупу мы сами купить не могли, да, а в школе, хотя бы, да, Кирилл не видит, но на лупе есть такая функция, черный экран и желтые буквы, то, что видят, слепые желтый цвет, да, и то есть когда есть этот сильный контраст, он потихоньку что-то где-то может, прочитать. Эта лупа облегчает ему жизнь, действительно. Она ему очень сильно помогает. Ja mums nebūtu Dinamo Rīga, es pat nezinu, kā mēs spētu vispār tālāk dzīvot un sadarboties, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgs. Gan pirmkārtām finansiālais atbalsts, kas arī bieži vien palīdz dažādām medicīniskām lietām vai atkal veidojot kaut kādus citus mūsu jau pasākumus, gan galvenais arī tas emocionālais iegūms, jo mēs bieži vien ziedotāji domā, ka ir nepieciešams tikai finanses, lai palīdzētu, bet tā emocionālā saikne ir daudz, daudz svarīgāka, un tas dod daudz, daudz vairāk. Te es varu teikt, ka es ļoti, ļoti ticu tam, ka viss vienmēr notiek īstajā laikā, īstajā vietā. Mēs vienmēr satiekam īstos cilvēkus, jo Elīna jau ir bijusi 2 vasaras nometnēs, Palīdzēsim LV organizētajās. Esam bijuši uz virkni Dinamo spēlēm. Arī pateicoties Palīdzēsim LV, mēs esam kļuvuši par Dinamo faniem. Un tas izveidojās kā ļoti tāds liels, interesants pasākums, pat varētu teikt, mūsu ģimenes tradīcija, jo tur mēs varam doties visi 3, un katrs savā ziņā gūs savu baudu un gandarījumu. Brālis Lenijs, viņš bauda spēles procesu. Elīnai patīk visi apkārt esošie trokšņi, jo viņa, protams, tādā veidā bauda. Man patika. Man patika. Spēlēju. Mēs uzvarējām pēdējo spēli. Un skaļi. Brāva. Tikai Rīga, tikai Dinamo. Delfīna terapija mums bija sapnis, jo tā ir ļoti dārga terapija. Diemžēl paši mēs nevarējām atļauties. Lielākā daļa naudas tika savākta pateicoties Dinamo Rīga atbalstītājiem un Dinamo Rīga komandai. Ko es varu pateikt, kad tiešām, ja mēs ticam no visas sirds, kad sapnis var piepildīties, tad vienkārši visa pasaule sadodas rokās. Gan Dinamo, gan Palīdzēsim LV, gan Dinamo fani. Jebkurš cilvēks sadodas rokā un to mūsu sapni īsteno. Deviņu sezonu, 9 gadu laikā klubā ir investēti 110 miljoni eiro, kas ne tikai nodrošinājuši kluba pastāvēšanu un darbību, ne tikai devumu sabiedrībai dažādos labdarības projektos, bet arī Latvijas ekonomikai. Viennozīmīgi nav līdzīgu projektu Latvijā kā Dinamo Rīga. Tirdzniecības rūpniecības kamera ir lielākā Latvijas uzņēmēja biedrība, un mums ir biedru individuālais apgrozījums vairāk kā 2 valsts budžeti. Ir visas jomas, gan tirgotāji, gan ražotāji, gan dažādi pakalpojumu sniedzēji. Un jāsaka, ka Rīgas Dinamo ieguldījums tautsaimniecībā ir lielisks. Ekonomiskā aprite notiek, un tas ir būtiski, bet, protams, ir ļoti svarīgi arī tas, kā tas iedarās tajā kopējā, tajā ekonomiskajā ekosistēmā. Jo no vienas puses hokejisti ir mūsu klienti, viņi atbalsta mūsu pamatbiznesu ar šiem papildus lidojumiem, un no tā, protams, arī ir ieguvējis jebkurš Latvijas iedzīvotājs. Restīvi, šie mazie biznesi kopā rada labvēlīgu vidi, un katrs šis klients atsevišķais, vai tie ir hokeja komanda, vai futbola komanda, vai citi, viņi palīdz līdzsabiedrībai augt, un mēs to, protams, saviem klientiem atdodam apakaļ to izaugsmu, tad, kad mēs atveram jaunu maršrutu,
un nodrošinam ar vienu pārsēšanos lidojumu uz Āziju vai Austrāliju. Dinamo Rīga nav tikai Dinamo Rīga, tā ir arī Latvijas seja, tā ir arī daļai Latvijas izlase. Un, protams, jā, tas ir nozīmīgs arī. Mēs arī viņus varam uzskatīt kā Latvijas vēstniekus, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un palīdz piesaistīt jaunus turistus Latvijai. Mēs varbūt ne tik daudz jūtam, bet mēs jūtam, ka tas tā ir un paldies jāsaka. Jebkurš turists, jebkurš cilvēks, kas atbrauc uz šejienu, viņš paņem viesnīcu, viņš tērē un tā tālāk. Mums ir viss tas jāatbalsta. Un pats galvenais, ka viņš aizbraucot no šejienes, ja mēs viņu labi esam uzņēmuši, viņš labi mums stāstīs. Nākošie brauks jau bez spēles. Un atkal te var pateikt, ka Dinamo atved uz šejienu, lai vairāk viņi varētu uz šejienu braukt. Viņi redzētu mūs, viņi iemīlētu mūs un pie mums braukt. Rīgas Dinamo kā ļoti spēcīga komanda arī nes Latvijas vārdu pasaulē. Un es pieļauju, ka viens otrs varbūt uzzina, kur ir Latvija, kur ir Rīga, pateicoties tieši Rīgas Dinamo. Dinamo ir tā prioritāte hokejā mums. Tā ir tā zvaigzne Latvijā, kas varētu teikt mirdz. Zinām, ka patreiz Dinamo puiši vairākums ir izlasē. Gandrīz 80% no Dinamo izlasē, kas spēlē. 9. sezonas noslēguma kopvērtējumā Dinamo Rīga ierindojās regulārajā čempionātā 28. vietā, Rietumu konferencē 14. vietā. Sezonas noslēgumā kā balva faniem un atbalstītājiem tika aizvadīta pēdējā spēle ar uzvaru. Динамо Рига – это команда с давними хоккейными традициями. Это один из наших зарубежных клубов, который, в общем, показывает свой хоккей, так же, как, допустим, Слован словацкий. У Динамо Рига свой почерк и свой стиль. Вот. И, конечно, мы хотели бы, чтобы этот клуб оставался в нашей семье хоккейной, семье КХЛ, и продолжал радовать не только болельщиков Латвии, но и болельщиков из 27 стран, которые смотрят наши трансляции. Saglabājot un izkopjot labākās hokeja tradīcijas, gūstot profesionālo izaugsmi, Dinamo Rīga spēlēs kontinentālajā hokeja līgā. Lielākā daļa komandas spēlētāji ik gadu tiek aicināti pārstāvēt Latvijas valstsvienības izlasi pasaules čempionātā. Tos gadus, teiksim, tie Dinamo spēlētāji arī veido to pamatkodolu. Jā, un arī citi spēlētāji, kas, teiksim, šobrīd nespēlē Dinamo. Jā, tas pats Karsums, tas pats Daugaviņš, viņi visi ir bijuši Dinamo, viņi ar visu savu Dinamo ir izgājuši. Jā, tā kā tas pienesums, es domāju, jā, ir diezgan liels. Jā. Pirmkārt, labi, var teikt, vai tur labāk vai sliktāk, teiksim, sezonā kādam ir veicies, jā, bet jebkurā gadījumā visi spēlē pietiekoši spēcīgā līgā, pietiekoši ir laba, tā prakse un sezonas laikā, jā, un es domāju, ka ļoti labi arī izlasē palīdz. Es domāju, ka viennozīmīgi arī izlasē tas ir plus. Spēlētājiem ir iespēja spēlēt kopā, augt kopā, attīstīties gan profesionāli, gan personīgi. Un tā mijiedarbība arī ir ļoti noderīga, kad viņi, vismaz daļa no viņiem kaut kāds skaits, un tas nav mazs skaits, kas pēc tam piedalās un pārstāv valsts izlasi. Viennozīmīgi tas ir pozitīvs devums, ka mums ir tāda komanda, kas ir devusi iespēju spēlētājiem spēlēt vienā komandā augstā līmenī ilgtermiņā. Tas ir liels pagodinājums, ka tevi aicina pārstāvēt savu valsti. Tā pašā laikā tā ir arī atbildība, tā kā mēs pieejam tie spēlētāji, kas šobrīd ir izlases nometnē, mēs pieejam ar atbildības sajūtu un esam patīkami satraukti, gaidām ar nepacietību gaidāmo pasaules čempionātu. Mēs esam uzsākuši gatavošanos izlasē un, protams, kad ir patīkami ar visiem latviešiem satikties arī, kas spēlē ārpus Latvijas un nespēlē Dinamo, spēlē kaut kur citur. Patīkami būt kopā un tās vienmēr pozitīvas emocijas. Latvijas hokeja izlase šobrīd aktīvi gatavojas pasaules čempionātam, kas maijā norisināsies Ķelnē un Parīzē. Kā atzīst izlases galvenais treneris Bobs Hārtlīs, Latvijas hokeja izlases kandidāti treniņos turpina progresēt, demonstrējot atzīstamu attieksmi pret veicamo darbu.
Arī Dinamo Rīga puiši saņem treneru atzinību, jo strādā ar lielu atdevi. I think that when you look at building the Latvian national team, players from Dinamo Riga are vital to our success. Like number one, if you look at young hockey players in Latvia growing up, they should have the dream of playing in the NHL, playing in the KHL, hopefully for Dinamo Riga to represent their city, to represent like their country. And I think that it's a great example to all youngsters. So yeah, I'm very impressed with the caliber of players, and at the same time, they're really leaders in our organization. Latvijā Dinamo Rīga hokeistus mīl un atbalsta. Ik mājas spēli vidēji apmeklē 6000 skatītāju, kas savā sirdīs sūta atbalstu hokeistiem. Daudz nopeļ Rīgas Dinamo šajā 9. 8. sezonā, bet es ceru, ka būs labāk. Panākumi būs, es domāju, ka nekur viņi neizpaliks. 9 sezonu laikā komanda Dinamo Rīga parādījusi savu meistarību sīvās cīņās, panākot uzvaru pār Krievijas kontinentālās hokeja līgas spēcīgākajām komandām. Ir gūtas uzvaras un piedzīvot zaudējumu. Komandas spēks ir ticībā un spējā aizraut savus līdzjutējus. Fani turpina kvēli un azartiski atbalstīt savu Dinamo Rīga komandu, un kā apliecinājums tam bija 9. sezonas noslēguma spēle, kuru apmeklēja vairāk kā 8000 līdzjutēju. Es domāju, ka noteikti ir kaut kāda ķīmija, kura pastāv starp spēlētājiem un faniem. Nav gluži tā, ka tu izēji laukumā un tu tagad dzirdi, kas notiek tribīnēs, bet tu kaut kā sajūti to visu auru. Tribīnes kļūst skaļākas, un tad viņi jau tev padzen uz priekšu. Fani ir kā 6. laukuma spēlētājs, un tam var vienīgi piekrist. Jo vairāk fani arēnā, jo mums ir labāks sniegums, un mēs varam sev labāk parādīt, un tās emocijas ir daudz augstākas. Ir tur neveiksmīgākas spēles, ir veiksmīgākas spēles, bet ja fani ar mums turās kopā, tad vienmēr zini, ka ir tur muguru, un vienmēr tevi atbalstīs laukumā un ārpus tā. Es jūtos tā mātišķi, kad es varu tiem puišiem nodziedāt himnu. Kad mēs visi tā sajūtamies, tādi svarīgāki uzreiz, un ka mums ir tas uzdevums, tā spēle, viņi ir jāuzvar. Es ar lielu prieku piedalos tādā enerģētiskajā apmaiņā. Es domāju, ka tā ir tāda klasiska skaņa šim nosaukumam Dinamo Rīga. Tas tā skan lieliski, ka mums tāds ir. Dinamo Rīga. Es domāju, ka mums vajag viņus mīlēt un lolot un par viņiem fanot. Un es tāpēc esmu arī ļoti sajūsmināta par to, ka tur tāds milzīgs fanu pūlis bija pilna visa arēna un visi viņus atbalstīja. Tas ir ļoti nozīmīgi. Hokejs mūs vieno, sniedz emocijas, līdzpārdzīvojumu, bēdas un prieku. Tas ved uz zaudējumiem un uzvarām, un neskatoties uz rezultātu, Latvijā hokeju mīl un tā atbalstītāju pulks nerūk. 9. sezona aizvadīta cerību pilna, ka 10. nesīs jaunu veiksmes vilni. Lai 2 lauvu spēks paliek komandas garā arī turpmāk, lai gaišais spēks vairo ne tikai uzvaras, bet arī saliedē un vieno ikvienu Latvijas iedzīvotāju, gan mazu, gan lielu, kas virza Dinamo Rīga komandu tuvāk uzvarām, tuvāk sasniegumiem.